Labrīt, Latvija! Šajā brīdī mums ir pievienojušies divi kungi. Harijs Pošeiko, labrīt, Harij! Labrīt! Un Toms Ābele, labrīt, Tom! Labrīt! Jau vairākus gadus Latvijā notiek senioru apmācības, kā lietot datoru. Un Harijs ir, es saprotu, pavisam nesen arī apmācības pirms Jāņiem. Harij, varbūt jūs varat pastāstīt, cik grūti sarežģīti bija iemācīties lietot datoru? Nu, jāsaka, es vēl šobrīd nevaru teikt, kad es esmu to izdarījis. Es neesmu vēl iemācījies. Es vēl mācos. Jā. Cik ilgi jums ir bijis šis mācību process? Nu, mācību process, kopš iegādājos datoru, būs 2 mēneši apmēram. Kādām vajadzībām jūs iegādājaties? Ko jūs gribat ar datoru darīt? Vispirms es gribētu pilnībā aptvert visas tās iespējas, ko viņš man sniedz. Un tad attiecīgi es izvēlēšos, ko es gribēšu darīt. Bet man, es domāju, vēl tālu no tā ir. Es vēl tikai miglaini nojaušu, ko es varēšu darīt ar viņu. Ne? Kādas iespējas jūs jau esat aptvērs? Nu, pēc šiem kursiem, nu, var teikt, es zinu, kas ir kas. Māku e-pastu nosūtīt. Māku, zinu, kas ir Skype. Nu, apmēram, nu tā, lielos vilcienos. Jūs sazināties arī ar saviem draugiem Skype'ā? Jā, nu tas būs tas, kas man laikam vismazāk būs vajadzīgs, jo man draugu Skype'ā nebūs. Nav, bet nu, es vismaz zinu, kas viņš ir un kā ar viņu, ko ar viņu var iesākt. Jā, bet jūs pirms ētera teicāt, ka jums hobijs ir makšķerēšana, ka par makšķerēšanu daudz ko var izlasīt internetā. Ko jūs esat izlasījis par makšķerēšanu? Kā jūs atrodat? Neko, jo pašlaik man vēl interneta pašam nav. Aha, tad ir vajadzīgs vēl internets. Vēl ir vajadzīgs internets. Rūters ir iegādāts, bet līdz internetam es vēl neesmu ticis. Nu, tāda ir situācija pašlaik ar mani. Manām datorzinībām. Cik nopietni jūs gatavojaties tālāk mācīties? Cik jūs plānojat ilgi apmeklēt šīs mācības? Nu, vispirms es tikšu pie interneta. Un tad es, protams, centīšos pats, ko nu varēšu. Bet, ja būs kādas kursi vai kāda līmeņa nodarbības, kas būs, teiksim, nākošā pakāpē no tām, ko es pirms Jāņiem izgāju tos kursus, tad es labprāt, protams, jo tas man atvieglinās visu to lietu. Daudzi jūsu vecuma cilvēki arī droši vien skatās mūsu pārēju un domā, ka man arī pamēģināt. Varbūt, ka es arī varētu pieteikt. Jo mācības, es saprotu, ir bezmaksas un pieteikties tām var... Mācības ir bezmaksas, jā, un man bija samērā tuvu, var teikt, manai dzīvesvietai. Jā. Tie kursi, kurus es apmeklēju. Un es domāju, ka es, protams, varu tikai ieteikt. Bet vai ir viegli vai grūti? Jo daudzi veci cilvēki, man liekas, tas varbūt ir mans stereotips, bet baidās no tādām jaunām tehnoloģijām, no datoriem, jo viņi liekas, ka tur varbūt kaut kas slikts var notikt, tas nav viņiem domāts. Ko jūs viņiem varētu teikt? Vai tas tā ir, vai tas tā nav? Es varētu droši teikt, lai nebaidās. Nav no kā baidīties. Un katrā gadījumā ar mani bija tā, kad es vienkārši... Man bija tāda situācija pāris reizes, kad es jūtos kā analfabēts. Es, būdams sabiedrībā ar cilvēkiem, kas kaut ko saprat no datora, ar to viss sākās. Tā mana interese par datoru. Pēc tam izlasīju savā avīzē, es abonēju Neatkarīgo par šiem kursiem. Nu, un dabīgi izšķīros par viņu apmeklēšanu. Neuztraucieties, Harij. Man arī šonedēļ tikai pirmā nedēļa televīzijā, un es arī vēl neesmu visu apgūs, un man arī daudz ko ir mācīties. Šajā brīdī sarunā iesaistam arī Tomu Ābele projektu pieslēdzies Latvijai pārstāvi. Cik daudz šobrīd cilvēki ir apmācījušies, un cik daudz vēl tiek plānot apmācības? Es saprotu, ka vairākus gadus jau šis projekts ir, un kāda ir šī projekta panākuma bijuši līdz šim? Jā, projekts, kā minējāt, ir jau vairākus gadus, un ar katru gadu varētu teikt, ka projekts uzņem apgriezienus. Pagājušajā gadā projekts
teiksim, tā jau bija ļoti veiksmīgs, jo mēs kopumā apmācījām vairāk kā 1500 seniorus, tad šogad mēs ejam vēl tālāk, un es ļoti ceru, ka pie jaunām zināšanām tiks apmēram pat 5000 senioru. Tas ir kurā vecuma struktūrā var pieteikties, ja kurš jūtās senioru, jo tie cilvēki vecumā pēc 50 gadiem, mēs redzam, ka tie patiesībā ir tie cilvēki, kuriem varbūt ir vismazākās zināšanas un izpratne par datoru, par internetu, par iespējām, ko tas dod, bet tajā pat laikā jaunās tehnoloģijas paver diezgan plašas iespējas, un kā mēs redzam, tad vēlme zināt ir ļoti liela. Un mēs jau nevarētu apmācīt, piemēram, 5000 cilvēku, ja viņi nepieteiktos. Jā. Viņi piesakās un ļoti grib mācīties. Un kas ir tie cilvēki, kas apmāca? Apmāca līdz šim, iepriekšējos gados, mēs esam paši mācījuši, Latelekom speciālisti, treneri, skolotāji, bet šogad jāsaka liels paldies arī Latvijas skolām, informātikas skolotājiem. Mēs esam aicinājuši viņus talkā, lai varētu vēl vairāk cilvēkiem dot jaunas zināšanas, un līdz ar to apmāca informātikas skolotāji visā Latvijā, gan arī 100 Latvijas skolās. Un visaktīvākie ir vidzemnieki un latgaļi, un savukārt nedaudz kūtrāki ir kurzemnieki. Līdz ar to es aicinu būtībā pieteikties gan tos, kas grib mācīties, gan arī tos, kas vēl grib mācīt. Visvieglāk to ir izdarīt zvanot uz bezmaksas tālruni 8000 822 un izteikt savu vēlmi. Jo ir joprojām pilsētas, kurās ir gribētāji mācīties, bet nav skolotāji. Harijs pieminēja, man liekas, ka ir vairāk līmeņi, kā tiek apmācīti. Ja? Tad Harijs ir izgājis, es saprotu, pirmo pašu pamatlīmeni, un tad seko kaut kādi nākamie soļi, nākamie uz augšu. Ja? Šogad mums ir viena veida apmācības, 3 dienas pa 4 stundām, kur tad tiek apmācīti būtībā vairāk vai mazāk pamati, kas ir dators, kā ar viņu apieties, kas ir internets, kā meklēt informāciju, izveidot e-pastu, ziņas, apmaksāt rēķinus un dažādas praktiskas lietas. Nākošgad mēs jau varam iet soli tālāk, mācīt jau kaut ko vairāk, bet mēs redzam, ka šobrīd vajag tādu bāzes līmeni iemācīt, lai cilvēks tad saprot, man vajag vēl. Jā. Es lasīju kaut kur, ka cilvēks 92 gadu vecumā pat ir pieteicies šīm apmācībām. Un pat 93 gadu vecumā. Šogad cienījamākā vecumā pārstāv ir sieviete, 93 gadi. Grib mācīties, un ir kungs, 91 gadu vecs. Un viņam savukārt, viņa tas arguments, kāpēc nepieciešams datora prasmes ir, jo viņam ir idejas savam biznesam. Un tāpēc vajag jaunas komunikācijas iespējas. Var sakot, biznesa bez datorzināšanām, man liekas, tagad vairs nevar uztaisīt. Es teiktu, tas ir absolūti apsveicams un lielisks piemērs, kad nevajag atmest cerības, vajag gūt jaunas zināšanas un vajag tikai mērķus. Un vecums nav nekāds šķērslis. Skaidrs. Varbūt Tom vēlreiz, kur tad var pieteikties šim pasākumam un kurās vietās tas notiek? Aicinu pieteikties, tātad zvanot pa bezmaksas tālruni 8000 822, vai arī pensionāriem ir iespējams pieteikties savas pilsētas pensionāru biedrībā, vai arī var vairāk informāciju meklēt mājaslapā Pieslēdzies Latvija LV. Un aicinu pieteikties gan tos, kas grib mācīties, studentus, gan arī skolotājus, jo skolotāji, protams, mums arī trūkst. Un projekts ilgs vēl līdz novembrim, tā kā laika ir, paspēsiet visi apmācīties. Jā. Harij, liels paldies, ka šajā agrajā rītā atnācāt uz Labrīt Latvijā interviju. Makšķerēšanā, protams, neatsaks, un arī veiksmi datora apmācībās. Paldies arī Tomam Ābelēm par informāciju par Pieslēdzies Latviju. Bet mēs pieslēdzamies tagad atpakaļ pie jaunākajiem notikumiem Latvijā un pasaulē. Tieši tā, Kārlis Roķis turpina.